Tu klausies Rīgas Stradiņa Universitātes podcastu Veselības ekspresis. Kopā ar mūsu ekspertiem dosimies pretī veselīgākai dzīvei. Šīs būs sarunas par to, kā veselīgāk dzīvot un strādāt, veselīgāk domāt, ēst un sportot. Šis būs skats no malas, skats no iekšas un paskatīsimies arī zem mikroskopa. Marināti gurķi, sēnes, ievārījumi, vīriešu zaptes, dažādi salāti, medījuma gaļas konservi, skābēti kāposti, kimči. Šie un citi konservēti ēdieni ir mūsu ikdienas pārtikā jau kopš seniem laikiem. Cilvēki dārza un meža veltes vienmēr centušies saglabāt ilgākai lietošanai, jo ne visu var apēst svaigu un uzreiz. Bet ja agrāk tas bija izdzīvošanas jautājums, tad tagad mēs pārsvarā konservējam. Jaunu garšu meklējumos un varbūt arī ieraduma pēc, un lai dažādotu ikdienas maltīti. Kā atšķiras dažādi konservēšanas veidi, vai tie ir veselīgi un kas jāievēro to gatavošanā, lai nekaitētu veselībai? Par to runāsim šodienas raidierakstā. Studijā esam mēs, Vineta un Keta, bet mūsu viesis ir divas lieliskas kolēģis. Rīgas Stradiņa Universitātes ekspertes Lolita Neimane, dietoloģe, sporta un uztura katedras lektore un studiju programmu uzturzinātne un uzturs direktore un izveidotāja. Savukārt Anita Pastere ir cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras lektore, bioķīmiķe, kas māca arī topošos uzturzinātniekus un ārstus. Pirms raidieraksta mēs aptaujājām dažus cilvēkus satiktos, gan studentus, gan arī kolēģus, gan pārējos, kas te bija apkārt. Par to, vai vispār cilvēki tagad mūsdienās konservē. Vai tu konservē? Nē, kāpēc? Man nav tādu zināšanu un, principā, ja man ir nepieciešama kāda konservējuma, es vēršos pie savas māmas un palūdzu viņai. Jā, bet tu lieto konservētas produktus. Tev viņi garšo. Jā, ļoti. Vai jūs konservējat? Jā, ar lielāko prieku, un bez tā vispār nevaru iedomāties nevienu rudeni. Sakiet, lūdzu, kādus konservus jūs arī šajā rudenī gatavosiet? Man jau ir gatavs lečo, man ir gatavi 3 veidu gurķi, ķiršu ievārījums. Jā, es konservēju olas, es konservēju dārzeņus. Tā kā tas ir gan sezonāls, gan nesezonāls jautājums. Mēdzu eksperimentēt ar dažādām konservēšanas metodēm. Nu jā, labi dzirdēt, ka mūsdienās tomēr vēl cilvēki mēģina konservēt, fermentēt, arī vīrieši. Un es tieši vakar biju rudens avēnēs un savārīju ievārījumu ziemai. Jo faktiski tas ir arī vienīgais veids, kā es sagatavoju pārtiku ziemai, jo mani bērni ēd tikai zemeņu un aviņu ievārījumus. Kā ir tev, Keta? Vai tu esi samarinējis jau savus gurķīšus? Nē, man nav ne gurķīšu, man nav dārza, un es nemarinēju, nesālu, nefermentēju. Patiešām vienīgais, ko es izdaru rudenī, tad, kad manā rīcībā nonāk vairāk ogu nekā mēs ģimenē varam apēst, tad es vāru ievārījumu, jā, un pārsvarā visas rudens veltes. Gan sviesta pupiņas, gan to pašu puķkāpostu, protams, āvenes zemenes, es sasaldēju. Nu jā, saldēšana ir tāds populārs veids, kā saglabāt ziemai ogas un arī sēnes, un es nezinu, vai dārziņus saldē. Droši vien var kaut ko saldēt. Jā, bet arī tāds ļoti daudz dzirdēts pēdējā laikā vārds ir fermentēšana. Vai tas ir kaut kas pavisam jauns, vai tā ir tā pati vecā labā skābēšana, un vai vispār cilvēki zina, kas tas tāds ir? Mēs arī jautājām mūsu satiktajiem cilvēkiem. Vai tu zini, kas ir fermentēšana? Jā, es zinu. Kas tas ir? Tas ir process, kura laikā ēdiens tiek apstrādāts tā, lai tajā vairotos ilgtermiņā labās baktērijas, manuprāt.
Jā, un fermentētus produktus tu lieto? Jā, es lietoju, jo es arī nepatērēju piena produktus, līdz ar to man ir jāsako līdz tam, lai es patērētu arī kaut ko, kur ir labās baktērijas iekšā un kas palīdzētu manu gramošanas mikrofloru uzturēt labāku. Un kādi ir tie fermentētie produkti? Pašā tie ir skābēti kāposti. Tādā amatīriskā primitīvā līmenī es saprotu, ka notiek ķīmisks process ar augiem, dārzeņiem. Gan nozīmē, ka viņus var saglabāt citai sezonai, gan tur izdalās labas vielas, kas ir labas cilvēku veselībai. Fermentēšana tā ir tā daļa, par ko es iepriekš teicu, kur mēs pievienojam sāli, kur viņš vairāk izrūkst pats, kur vai nu laktobacilus vai kāds cits iekšā ir bacilis. Bet te ir jābūt ļoti pacietīgam un jāpieņem doma, ka katru otrā reize var būt izgāšanās un viss uzsprāgs. Mums jau ir dažas versijas par to, kas ir fermentēšana, bet tagad pajautāsim mūsu ekspertēm. Pirmais jautājums Anitai. Kas ir konservēšana un fermentēšana? Kā šie divi gatavošanas veidi atšķiras? Konservēt nozīmē veikt procesu, kurā tālāk nemainās. Paliek tāds, kā ir. Ja, tāds, kā viņš ir, tajā brīdī, kad ar viņu veic kaut kādu darbību, tad tas arī vairs nemainās, vai ne? Nu, un tad pārskatot daudzus avotus, es esmu izdarījusi tādu nelielu kā klasifikāciju, vai varbūt pārskatu, tā varētu teikt, par to, kā tad mēs varētu produktus konservēt. Nu, piemēram, no vecākām grāmatām mēs atrodam žāvēšana, kaltēšana. Moderni teikt, dehidratācija, vai ne? Tad, kad vairs nav tur iekšā augos vai kādās sēnēs vai dzīvnieku produktos, teiksim, gaļā, nav ūdens vai arī ļoti samazināts ūdens daudzums šūnās, attiecīgi pārtraucas jebkuri dzīvības procesi, gan tādi, kuri notika šajā te augā, dzīvniekā vai sēnē, un arī nav ūdens vides, lai strādātu, piemēram, baktērijas vai kādas citas sēnes mikroorganismi kā pelējumi, kur ir daudzi veidi, tad tie tur nerada vairs nekādus blakus produktus un nesabojā, mēs sakam, vai ne? Tad es vēl atradu arī tādus, kas varbūt šobrīd ir mazāk tādi dzirdēti. Konservēšana, kad iepilda, piemēram, kādus augus vai sēnes, pudelēs, traukos ar tieviem kakliem, tīri nomazgātus, vārītus vai nevārītus, stingri sastampā, aizkorķē un varētu teikt savā sulā, kad gaiss nepiekļūst, tad arī dzīvības procesi notiek lēnāk vai nenotiek nemaz. Piemēram, rabarberi, kuros ir daudz skābe, jo mēs runājam bieži vien par šo te marinēšanu, jeb ievietošanu etiķa vidē, kas arī var pārtraukt nevēlamu dzīvības procesu vai būtņu kaut kādu vairošanos un dzīvības procesus ar nevēlamu efektu, tur pūšanu un rūkšanu, piemēram, vai ne? Un tad vēl teiksim tā, kad konservēšana, es etiķi pieminēju, to mēs teiktu, tā ir tāda marinēšana, vai ne? Varētu ievietot kopā ar citiem konservantiem. Vārdiņš konservanti nepatīk, bet tie populārākie ir, protams, ka iepriekš minētais etiķis, viennozīmīgi cukurs, jā, sāls, piemēram, jā, maz izplatīta, piemēram, ievietošana kaut ko spirtā, ekstraktu veidošana, bet tas arī varētu būt ievietošana medū, piemēram, jā, kad runā par kādām vecākām receptēm, šis tas atgriežas, ka ievieto medū, piemēram, vai ne? Un tad, ko jūs sakat, tā fermentēšana? Fermenti ir enzīmi, visi iepriekš minētie konservēšanas paņēmieni, ja es saku etiķis, tur cukurā, sālī un tā tālāk, mēs visu laiku cenšamies pārtraukt enzīmu darbību augu, dzīvnieku vai sēņu šūnās, jo visos šajos te dzīvajos organismos, katrā šūnā strādā ārkārtīgi daudz enzīmi fermenti, kuri veic mūsu dzīvības procesus. Pārtraukt to darbību nozīmē iekonservēt, padarīt tādu, kā viņš ir, vai ne? Lai viņš paliek tāds, kā viņš bija.
Un fermentēšana nozīmē, ka šis te modernais it kā vārdiņš, ka mēs izmantojam kādu dzīvu būtni, kas mums pārveido produktu tādā, kurš nemainās. Un tad tā ir pienskābā baktērija, tā fermentēšana. Lolita varētu papildināt no savu skatu punkta vēl ar kādu paņēmienu vai konservantu, piemēram. Jo es uzreiz arī Lolitai tad jautāšu. Lolita, saki, vai un kādas ir fermentēto produktu uzturvielas, kuras nav atrodamas svaigos dārzeņos un augļos? Vienvārds sakot, kāda ir tad tā fermentēšanas pievienotā vērtība? Anita mums nedaudz ieskicēja, ka tur tā tad paliek tā dzīvība iekšā, bet ko runājot par uzturvielām? Paldies par jautājumu, paldies Anitai par izklāstu. Un, lai gan es gribu sākt ar to, kad mums ikdienā vajadzētu vismaz 0,5 kilogramu dārzeņu un augļu apēst. Svaigus. Sāksim ar to, ka vispār dārzeņu un augļu vismaz 0,5 kilograms. Ja mēs paskatāmies Veselības ministrijas ieteikumos, tad tur var noteikt arī pa porcijām, bet ir zināms, ka Latvijā šī ieteikuma joprojām nav tā kā īstenoti un kaut kur 250 grami, varbūt 300, bet vajag 0,5 kilogramu. Un šeit es gribētu teikt, ka vai tie būs fermentēti, tas ir jaunmodīgs vārds, vai tie būs konservēti. Šeit šajos produktos tiešām varbūt varētu pievērst uzmanību tam, kad ir sāls, kad varbūt cukurs par daudz. Kopumā jau primāri es gribētu teikt, ka tie ir svaigā veidā dārzeņi. Un, ja mums mājās ir virtuves svariņi, tad varbūt var nosvērt. Es šopavasar arī nosvēru 1 tomātu, un izrādās, ka viens liels tomāts var svērt gandrīz kilogramu, 985 gramu. Un, ja es runāju varbūt par savu pieredzi, man ir 2, mūsdienās fermentēt izklausās daudz modīgāk. Es gribētu teikt, ka es fermentēju gurķus. Recepte visam vienkārša, liela burka ar noskalotu, labi izmērcētu ūdenī gurķīšu un tālāk jau tur ķiploki un pētersiļi vai dilles, un pārliec ir marināde, kurā bez visa kā tiešām uz litru ir 2 karotes sāls, nebaidīšos no tā, un pēc tam pēc 3-4 dienām, tad, kad gurķi jau sajūtu, ka viņi ir fermentējušies, tad es noliešu marinādi, vēlreiz uzvāru, lieku pāri gurķiem, un gurķi ir gatavi un pagrabā. Un šobrīd man pagrabā ir ļoti daudz burkas ar šādiem es teikšu, fermentētiem gurķiem. Otra varbūt mana populārākā recepte ir kāposti, un to gan var darīt visu gadu, jo pati kāposti neaudzēju, nav tādi dārzi, nav tādi lauki. Redzu, veikalā ir forši kāposti. Caur virtuves kombainu sašķērēju smalkās šķēlītēs, samīcu kārtīgi, bišķiņu sāli tikai pēc sajūtām un lielās 3 litru burkās, lai tā sula ir atdalījusies atkal uz kaut kādām 2-3 dienām, un tad jāliek augstumā. Un kāda priekšrocība, tad, kad es skatos veikalā skābēti gurķi vai skābēti kāposti, tur nav nekā lieka klāt. Ir tikai, piekrītu, nedaudz sāls, bet dabīgais fermentēšanas process un vairāk nekā lieka. Lolita, vai var teikt, ka fermentēšana ir tāpat skābēšana vecā labā? Patiesībā jā. Bet tur mazliet kaut kur tad, kad atkal pieminam sālīšanu, tad tur mazliet ir robeža, vai ne? Jo sālītas sēnes nebūs fermentētas sēnes. Jebkurā gadījumā sālšanī gadījumā mums ir jāizmanto, jo pretējā gadījumā produkts vienkārši sabojāsies. Es domāju, ka Anita varbūt arī man piekritīs, jo mēs nevaram neko ielikt vienkārši ūdenī, sastampāt un gaidīt, ka līdz pavasarim tas būs derīgs. Šī gadījumā sāls ir kā konservants, ja saucam to par fermentēšanu, par skābēšanu, par sālīšanu. Jā, sāls būs, bet šeit atkal jāskatās tajā kontekstā, cik mēs kopā dienā apēdam sāļus ēdienus. Visādi citādi es gribētu teikt, ka sālīti, skābēti, fermentēti produkti ir labi, ja mēs viņus varam ielikt mūsu pārtikas grozā.
ar to sāli ir tāda viena lieta, ka tehnoloģiju grāmatās, pārtikas tehnoloģijas grāmatās ļoti smalki no ķīmijas viedokļa ir aprakstīts. Un es domāju, ka visi skoliņā kādreiz bioloģijai redzējuši eksperimentu, kad saulsūdenī ieliek sīpola gabaliņu un tad skatās mikroskopā tās šūnas, kā tās saraujas. Viena no lietām, ko vajag dabūt no šūnām ārā, ir gaiss. Un ķīmijā mēs sakam, ka mēs veidojam nevis tādu vidi, kas ir draudzīga šūnai, kur notiek dzīvības procesi, bet mums to šūnu vajag iekonservēt un vajag dabūt arī to skābekli, to gaisu laukā no šūnas, lai dzīvības procesus palīdzētu pārtraukt un paliktu nemainīgs. Un tad sāls ir viens no tiem, kurš lielā koncentrācijā ļoti strauji, un tad, piemēram, sālīšana, zivju sālīšana, piemēram, lai saglabātu zivju olbaltumvielas, notiek pilnīgi ieliekot zivis pilnīgi tīrā sālī. Izdalās sula, jo ir tā saucamā hipertoniskā vide. Sāls izvelk mitrumu un ar mitrumu reizē arī daudz ko citu, un tas palīdz izbeigt dzīvības procesu šūnā. Lieko sāli noņem nost, vēl mēs tagad varbūt arī varētu runāt, teiksim, par speķa sālīšanu vai ne, kad ir pilnīgi absolūti tīrā sālī. Pārskatot šīs te receptūras, es arī esmu atradusi, ka, piemēram, var sālīt arī gurķus vienkārši šķēlītēs un pārbērt ar ļoti daudz sāli. Absolūti varētu teikt neveselīgi, bet acīm redzot, no mūsdienu viedokļa, bet tad, kad to pārtiku vajadzēja saglabāt un bija pieejams tikai sāls par laimi, tad acīm redzot, tas paņēmiens pie kaut kādiem dārzeņiem arī tika pielietots. Es, protams, tādu neesmu mēģinājis, jo šobrīd tāda nav vajadzība, bet vēl viena interesanta lieta, ka dzīvības procesu apstādināšanai, piemēram, Lolita izstāstīja brīnišķīgāko, arī manu iemīļotāko skābēšanas recepti gurķiem, kas ir viegli skābētie gurķīši, kur, protams, ka fermentācijas procesu kādā brīdī ir jāpārtrauc pēc tam dažām dienām, lai tie nekļūtu ārkārtīgi skābi, lai neizveidotos tukšie vidi, piemēram, gurķos palielos vai ne. Tad atradās man arī tāda receptūra, ka viegli skābētus gurķīšus nevajag pārliet ar to pašu skābēšanas šķidrumu, kas ir nokāsts un uzvārīts, bet gurķīšus liek burkās un ļoti daudz mārrutkus rīvētus liek klāt. Un vēl viens paņēmiens ievietot sinepēs, un sinepes ņem pulveri. Es domāju, ka visi tagad ir redzējuši veikalā plauktos safasētu lielākā, mazākā daudzumā sinepes, vai ne? Atkal sava specifika, kur varbūt pamēģinot, arī tas būtu patīkami, jo tad to sāli tik daudz nevajag, piemēram, vai ne? Ja ir tāds dabīgais konservants kā daudz mārrutki, ja tādi ir pieejami svaigā veidā apstrādāt, ja ir nopērkams sinepju pulveris labā kvalitātē, tad tās receptes arī pilnībā būtu izmēģināmas un pārbaudāmas uz garšas īpašībām mūsdienās. Bet ja mums jāizvēlas starp svaigiem dārzeņiem un marinētiem vai fermentētiem, tad vienmēr jāizvēlas svaigie vai tur ir arī savas īpašības arī konservētajiem dārzeņiem? Gribētu teikt, protams, ka vispirms svaigā veidā. Bet ņemot vērā, ka Latvijā visu varbūt gadu, visas sezonas mums nav pieejams, ņemot vērā to, ka arvien vairāk dārzos, cik es arī redzu savu draugu un paziņu dārzos, bez tā, kad ir tikai tūjas un skujkoki, arī parādās mazas siltumnīciņas ar tomātiem, ar gurķīšiem. Kāpēc nesaglabāt to, ko mēs esam vasaras gaitā izaudzējuši, un tad mēs varam arī šādā te veidā paglabāt arī visai sezonai. Vai fermentēti dārzeņi un marinēti, kur ir veselīgāki? Laikam man ir tā jājautā. Ziniet, tas jau, protams, ka ir tā lieta, cik tu
to lietu izmantos ēdīsi, piemēram, vai ne? Jo visur ir jāskatās uz to piedevu, uz to konservējošo sāli vai cukuru, vai arī etiķi, piemēram, ja, kas zināmā balansā var dot arī tādu labu garšas īpašību un ierosināt labu ēstgribu, ja tāda būtu vajadzīga, vai ne? Bet par to veselīgumu, cik apēdīs, ja? Nu, tādu ļoti etiķainu marinētu, tas jau vairāk kā našķis būs, un daudz jau to neapēdīs, jebkurā gadījumā, es tā domāju. Ja? Tāpatās arī, teiksim, skābētos kāpostus, tas nebūs tā kā ļoti daudz apēdīs. Nu, man, piemēram, ļoti patīk tā kaltēšanas, jeb žāvēšanas ideja vai vītināšanas ideja, jo pat ļoti vecas receptes apskatoties, es atrodu kāpostus kaltētos, žāvētos, kas ir arī atsevišķi ekskluzīvi piedāvājumi tirdziņos, tur tādi krokoti kaut kādi īpašo šķirņu kāposti, kā kāpostu čipši kaut kādi, piemēram, tiek nosaukti, vai ne, kā kraukšķi kaut kādi, jo tur jau nekāda konservanta vispār nav. Ja, tur jau vispār nav nekāda konservanta, un atrodot, piemēram, ka var kaltēt sēnes un sēņu pulveri pievienot garšas uzlabošanai. Nu, labi, tur nebūs tāda ļoti liela masa, bet kaltēšanas paņēmiens, žāvēšanas paņēmiens, tādi kā āboli vai citi kaltētie, kur vairs nav klāt nekādi cukuri. Es domāju, ka tas ir viens no tādiem, ko pat ļoti labi dzīvoklī var glabāt. Saki, lūdzu, vai taisnība, ka fermentēti produkti uzlabo gremošanu un imūnsistēmu, samazina iekaisumus un svaru? Nu, tur būtu jāmeklē ļoti daudz kaut kādi dati, kad tur kaut ko noteiktu ēda un kā tas ietekmēja lielai atlasītai cilvēku grupai, veseliem vai neveseliem, kā ietekmē. Viennozīmīgi tā to nevarētu teikt. Nu, gremošanas, protams, ka sulu izdalīšanai ietekme liela ir produktu izskatam, smaržai un garšai. Un par to, cik ir veselīgi, vai ne? Tas atkal ir tās devas, ja, ko rēķina, cik ir ogļhidrāti un cik ir olbaltumvielas un cik ir kaut kādi šķiedrvielas klāt pievienojušās, kas uzlabo gremošanu. Nu, par tādu absolūti ideālu ietekmi uz veselību es neņemtos runāt. Anita, vai tev ir ko piebilst, jo fermentētie produkti uzlabojot zarnu mikrofloru un ik pa laikam vajagot dzert skābu kāpostu suliņu, vai tu varbūt esi lasījis kādu pētījumu par šo? Lolita. Nu, nē, pētījumu par skābu kāpostu sulu neesmu lasījusi, bet tas, ko Anita jau arī ļoti pareizi pateica, nu nav tā, ka dēdot skābēts vai fermentēts dārziņus, mēs tāpēc paliksim slaidāki. Ja mēs gribam būt slaidāki, vienīgais noteikums ir enerģijas deficīts. Un ja visa cita starpā mēs ēdam visu kaut ko un pa virsu varbūt skābēts kāposts, nu, nekas jau nebūs līdzēts. Bet tas, ko es gribētu varbūt pieminēt šajā sakarā, tas, ka dārzeņu patēriņš mūsu uzturā ir par maz. Un tad bieži vien arī varbūt no savu pacientu stāstiem dzirdu ziemā, kad, nu, ko es te neēdīšu te kaut kādus ziemā tur tomāti, gurķi, visi ķīmija, tad lūk atceramies par kāpostiem, par burkāniem, kas tiešām var būt arī, un sevišķi par kāpostiem, kas fantastiski ziemā, ko var izkābēt. Nu, sauksim arī par fermentēšanu. Pašu skābēti kāposti, sevišķi tad, kad tuvojās jau rudens, tad, kad Mārtiņa diena, nu, bet nāk arī Ziemassvētki ar šķovētiem kāpostiem un visu pārējo, nu, piedalāmies šajā procesā. Es gribētu mazliet daudzveidībai. Ja? Piemēram, skatoties receptūru, varbūt ir piemirsies, ka varam fermentēt arī ābolus. Nu, kāpostus sašķērē, vai ne? Un tie aizņem burkās mazāk vietu. Bet ja ir vietas vairāk un telpa, tad ir iespējams arī ābolus, kurus var fermentēt veselus, pat diezgan palielus, vai arī grieztā veidā. Arī ļoti līdzīgi tā kā kāpostus un gurķus apmēram praktiski tie ieskābēšanas veidi ir gandrīz vai tādi paši. Ļoti labi fermentēt bietes.
gabaliņos, kubiņos sarīvētas arī bez eķiķa piedevām. Tieši tāpatās kā ar kāpostiem. Vārītas un pat arī nevārītas receptūra ļoti labi atrodama dažādos avotos, pat internetā. Ir tādi dārzeņi, kur ir kāļi, vai ne? Nu, varbūt kāds eksotikas pēc ir kāļi, rāceņi, kaut ko tādu ir uzaudzējis, paprovējis svaigā veidā. Personīgi es jau to garšu sen kā biju aizmirsusi, un nesen es tādus fermentētus kāļus nogaršoju, un būtībā es tagad esmu ieinteresējusies par to, ka varbūt viņus varētu kaut kur kādā augstajā dobē patiesēt un uzaudzēt. Nu, patās ir nopērkami pa labu cenu ķirbji ienākušies, vai ne? Paprika parādās, saldie pipari, un vēl dažādas citas lietas arī, ko var pat savienot kombinācijās, piemēram, puķkāposti, kurus arī iespējams fermentēt. Nu jā, un tas, ko Anita minēja, jebko, ko mēs varam papildināt savā ēdienkartē, lai mums tiešām ikdienā būtu puskilograms dārzeņu. Un mēs pilnīgi noteikti zinām pēc ļoti daudzo pētījumu rezultātiem, ka Latvijā tie var būt tikai 250 grami, tātad uz pusi mazāk. Un šī gadījumā es gribētu teikt, protams, kad ir vasaras vidus, un ja tev ir savs dārziņš, tad tu ēd rukolu, un man joprojām uz terases aug rukola, un visa veida zaļumu un pētersiļi, bet tad, kad tas beidzās, tad liekam burciņās. Un es gribētu pat teikt, vienalga, kā mēs to saucam, fermentējam, skābējam, bet mēs gatavojam rezerves. Un ja nu mums nav šī dārziņa, es tiešām ieteiktu aizbraukt arī varbūt uz nakts tirgu, jo tās cenas ir ļoti, ļoti pievilcīgas, un tad mēs varam burciņās ielikt gan tos pašus, kā Anita teica, gan kāļus, gan papriku, saldos piparus. Man personīgi ļoti mīļš tāds ziemas produkts ir, ja es redzu par labu cenu saldos piparus, papriku, es savāru kopā ar čilī, ko pat izaudzēju, ja nav, tu var nopirkt arī čilī pulveri, pieliekot daudz ķiplokus, tur gan iet cukuriņš klāt, un tādu tā kā džemu. Un tad šo te saldo paprikas čilī džemu ļoti labi var likt pie dažādiem ēdieniem klāt. Lolita, tu pieminēji cukuru, un tad es uzreiz atcerējos, ka jāparunā mazliet būtu par ievārījumiem. Ievārījumā ir ļoti daudz cukura, un tātad ļoti daudz kaloriju. Un tad vienmēr jāuzmanās, ka nedrīkst vienā reizē pusburciņu aveņu ievārījumu izēst. Ko tu par to saki? Jā, protams, un atceramies arī šos te grāmus dienā līdz 25 grami. Bet ja mums ir ļoti foršs ievārījums, ko mēs paši esam izgatavojuši, un mans šī gada varbūt tāds top ievārījums ir pīlāģi ievārījums, kur es esmu salasījis pie draugiem fantastiskā klusā vietā, kur neiet garām šoseis pīlāģus, ielikus saldētavām, un pēc tam tos pīlāģus savienojas ar āboliem un skābumiņam bišķiņi ar jāņogām no saldētavas, tikpat labi tur varētu arī ērkšķūgas būt, skaidrs, ka cukurs. Bet šāds ievārījums pa karotei pie brokastu biespiena porcijas vai pie auzu biesputriņas brokastīs, kuram ir pielikts varbūt arī nedaudz psīlijums vai neliela devaklīju, tas ir mana pēdējā laika tāds brokas, tā kā pa karotītei laba paša vārīta ievārījuma, pat ja tur ir nedaudz cukura, nekaitēs. Plus vēl jāizmirst par tām devām 1:1, tā kā padomu grāmatās bija rakstīts kilograms ogu, kilograms cukuru. Šobrīd ir pieejams saldētavas, un mēs saldētavās varam ielikt ogas, izņemt ārā tad, kad mums ir vēlme, sablenderēt svaigā veidā un pielikt cukuru tikai pēc garšas. Piemēram, man šobrīd saldētavā ir gan rabarber, gan jāņogs, gan ērkšķogs. Un vēl es nevaru pateikt, ka ir tāds labs cukura aizvietotājs, saucās eritritols. Negribu arī teikt, ka to vajadzētu aizvietot visos veidos, bet pilnīgi cukura garša 0 kalorijas. Veikalos ir pieejams arī ievārījuma cukurs un ir arī tas marmelādes cukurs, un tad var vārīt arī, teiksim, 3 kilogrami ogu un 1 kilograms tā marmelādes cukura. Tad šis droši vien arī būtu tad veselīgāk. Es varu paskaidrot, jā. Un arī, ja ir draugi un ja ir pašiem dārzi ar āboliem,
tad nemaz arī nevajadzētu censties pirkt šo te dārgo cukuru, tērēt naudu, bet arī būt čaklākiem un nomizot ābolus, to, kas ir mīkstums, savārīt biezenī, kuru karstu sapilda sterilās burciņās nelielās, vēl pakarsē ūdens peldē, sterilus vākus virsū un nemaz nevajag nekādu ne cukuru, neko. Un ja tie ir saltskābi āboli, tad atcerēsimies, ka ir arī nopērkami diezgan mazās burciņās padārgi ābolu biezeņi ar pievienotu saldo krējumu, ar vēl kaut ko. Un tad būtībā, ja tiek sagatavot ābolu masa bez piedevām, tad ziemā arī tādam našķim var piejaukt pats kaut ko tādu, kas garšo, vai arī izmantot pie biezputras saldo ābolu biezeni pat bez saldinātājiem. Bet pārpalikumus, serdes un mizas mēs kārtīgi savāram, kas veido šo pektīnu izvilkumu, un tas faktiski, ja mēs viņu dabūtu tīrā veidā, tad tas arī ir tas želeju, jeb ievārījuma cukurs, pektīnu vielas. Un, Anita, ko tu saki par Lolitas pieminēto eritritoru? Es tādu vārdu pirmo reizi dzirdēju. Ir daudz visādi konservanti. Ja netiek pārsniegta tā deva ieteicamā, ja, jo redziet, ja mēs tā kā saimniecei gribas, lai stabili, lai tām burkām vāciņi tur neiet gaisā un tā, vai ne, saliek tā dūšīgi, tad pavairāk ēdot to zapti, uztaisot ūdeni un dzerot, tad var dabūt tādu pārlieku devu konservantu, bet faktiski prātīgi lietojot, būtībā nepārsniedzot ieteicamo normatīvu, mēs daudz ko varam lietot pa konservējošo piedevu. Un ir zināms, ka arī, piemēram, pīlāģi savārīt arī glabājas bez cukura. Tāpat kā aronijas un rabarberi arī, protams, ka brūklenes un arī dzērvenes, kur pat ir receptūras, ka nevajag vārīt. Arī jāņogu želeja ir, tur gan ar cukuru bez vārīšanas vai ne ar konservantu, bet ir atsevišķi augļi un ogas, kurus var glabāt termiski apstrādājot. Un kāpēc šīm ogām nevajag cukuru? Tur ir kaut kādi dabiskie tāpēc, ka tur ir dabiskie konservanti, dažādas skābes, benzoskābe galvenokārt, piemēram, brūklenes un dzērvenes, jā, tāpat arī pīlāģi un aronijas, tur gan mazāk. Bet kopumā es gribētu teikt, ka, ja vien ir tā iespēja, ka mājās ir nolikt lielu saldētavu, pēc iespējas saldējumu, un tad izņemam ārā no saldētavas, vienalga, vai tās būtu jāņogs vai upenes vai ēkšķogas, un tālāk jau mēs darām, ko ar viņām gribam. Jo pretējā gadījumā, ja jums tas viss ir jāieliek pagrabā, tad tur tiešām ir 1:1 cukurs, 1:1 ogā. Mums uzreiz rodās dažādas idejas, dzirdot to, ko jūs stāstat, un mūsuprāt šis raidījums ir lieliska iespēja pajautāt par etiķi. Ar ko atšķiras etiķi? Ābola etiķis, vīnoga etiķis, veikalā nopērkamais etiķis, cilvēki paši mājās taisa etiķi. Un esot vēl tādi, kas etiķi katru dienu dzer. Ābola etiķi, piemēram, dzer. Es kā ārsts dietologs teiktu, ka ar skābām substancēm aizrauties nevar. Respektīvi, kaut ko ļoti skābu ikdienā lietot, uzturā, papildus tam ar kaut kādu domu, ka veselīgi nē. Visā tā citādā ziņā, ja mēs pieliekam to pašu etiķu skābi pie konserviem. Tā ir, protams, ka garšviela. Konservants pirmām kārtām, ja? Un otrs tā ir garšviela. Kā atšķiras dažādu etiķu veidi? No tā, no kā saražo, atnāk uz šo šķidrumu, piemēram, ēteriskās eļļas, kuras rada gan smaržu, aromātu, gan krāsu. Ja, ja tas būtu ābola etiķis, tad droši vien, ka, ja ir redzēts, tas ir dzeltenīgs. No vīnogām, no baltajām vai ar miziņām sarkanajām, tad varētu būt arī vīnoga etiķis arī kādā citā krāsā. Protams, ka mēs varētu iegūt jebkurā gadījumā arī plūmju tur un aveņu etiķi un nezinu kādu jebkuru. Ja man tas būtu lielā daudzumā, tad sākotnējā ir saraudzēšana, spirta rūkšana ar raugu palīdzību, un tad jau pieslēdzas baktērijas, kuras veic šo te etiķu skābo pārveidošanos, vai kādreiz saka, mēģināju taisīt vīnu un viss sagāja etiķī, vai ne? Ja tie ir daži pilieni aveņu garšas radīšanai, kāpēc ne, ja tā sanāca, vai ne? Un ja tas būtu kāds bumbieru
tad bumbieru garša ļoti patīkama vai aromāts, ja, piepilināti klāt, bet nekādā gadījumā tas nav lielos kaut kādos tilpumos, ko būtu jāpatērē. Atgriežoties pie marinējumiem un konserviem, kas mums būtu jāievēro, lai mēs nenodarītu pāri savai veselībai? Teiksim, temperatūras režīms vai sterilizācija vai tas pats pelējums uz ievārījuma? Cik tas ir bīstams? Te laikam Anitai vairāk, bet es uzreiz varu teikt, ka pelējs kaut kas nav ēdams. Es varētu mazliet ieskicēt, ka šī te kaut kāda karsēšana, piemēram, vai ne, tur varētu būt, kad tā kā vairāk jāskatās tie temperatūra režīmi, vai ne, kas būtu vajadzīgs. Ir tādi paņēmieni, kā ar verdošu apliet, vai ne, un tad tur tās segās tur to kompotu un saglabājas, jo verdošais ūdens tur ir tie gandrīz 90 grādi, un tad tā pakāpeniski atdziestot kaut kādi nevēlamie mikroorganismi tiek nonāvēti un dzīvības procesi tajā traukā pārtraucas. Ja? Varbūt tādi verdoši pildījumi, vāroši ievārījumi uzmanīgi, lai karstā izkarsētā burkā, tad arī tāds pats efekts. Ir dzirdēts par karsēšanu ar tvaiku, kuru diezgan ilgi jādara, lai tur kaut kādus tur augļus apstrādātu, vai ne? Un tad mēs tā būtībā varam teikt tā, ka ja tur ir apmēram temperatūras režīms, kad vidēji varētu teikt, kādu ilgāku laiku ir 65 līdz 70 grādi Celsija, tad to sauc par pasterizāciju. Un tad, ja mēs kādu ilgāku laiku 100 grādos turam, tad tā ir tā sterilizācija, vai ne? Un, protams, ka tas ir ļoti svarīgi, lai pārtrauktu baktēriju darbību un sēņu sporas iznīcinātu. Ja runā par pelējumu, tās ir pelējumu sēnes, kur ir daudzi veidi. Ja redz to pelēko, tad tur tas produkts ir ne tikai uz virsas, ir tāda kā pūkaina kārta, kas jau ir būtībā redzamā sēņotnes daļa, kas jau ražo sporas un intensīvi vairojas tālāk. Varbūt kāds ir redzējis sapelējušu maizīti, tādu zaļgani pelēku. Es ceru, ka varbūt tādi sapelējuši ievārījumi nav redzēti. Un atcerēsimies, ka lielākā daļa neredzamā micēlija hifu atrodas iekšā tajā burkā dziļumā. Vai tā būtu maziņa, lielāka 3 litru vai pat kanna, tad tur iekšā tur ir pilns ar to neredzamo micēliju, jo ja jau iziet uz āru, tad tur iekšā ir pilns. Es esmu dzirdējusi, ka iesaka arī, kā saka, ja jau galīgi ir tik ļoti, ka nevar tālāk dzīvot bez tā trauka, tad esot jānoņem to biezo virsējo kārtu un ārkārtīgi augstā temperatūra, ilgākā laikā, tajos 100 vairāk grādos jāpārvāra. Vai mums to vajag? Nedomāju, ka šobrīd tas būtu tik ļoti vajadzīgi, ka mēs zaudējam 1 vai 2 burciņas, bet padomājam, ka šie pelēkie pelējumi rada kancerogēnus priekš mums, vai ne? Otra lieta ir tādi baltie pelējumi, kur ir penicilīna, bet es nedomāju, ka to garša pēc baltā pelējuma ēšanas ar ievārījumu patiktu. Padomāsim par sieriem. Ne visi grib ēst pūdētos vai pelinātos sierus, vai būtu baltā kārtiņa vai tā zaļā. Ja? Tas ir kaut kas līdzīgs. Tātad tāda pelējuma sēņu garša būs klāt. No kā es vairāk baidītos? No augsnes daļiņām, kuras nokļūst slikti nomazgātām ogām vai dārzeņiem vai sēnēm, kad bezgaisa, tādā kārtīgi aizvākotā traukā savairotos botulisma infekcija, tad tas jau ir letāli. Ja? Tādu mēs nejūtam, diemžēl, tāpēc arī tāda ārkārtīgā tīrības ievērošana, jau mazgājot tīriem traukiem, pēc garšošanas karoti neatlikt atpakaļ ne ievārījumā, nekādā tur konservējumā. Ja pagaršoja to karoti, vairs atpakaļ neliek, ir jāņem jaunu karoti, jāmazgā. Ir ļoti daudz nosacījumu, kur arī tā ir tā pārtikas tehnoloģija. Kā tas ir, Anita? Vai konservi paliek veci?
Jā, protams, ka vai ne, bet es domāju, ka kaut ko glabāt vairāk par vienu sezonu, ir taču dzirdēts, ja, kad vēl no kuriem tur vecmāmiņas laikiem atradām pilnīgi sacukurojušos ievārījumu. Tad tas nozīmē, ka tur ir pielikta padomju laiku normatīvs 1:1 uz vienu kaut kādu litru vai kilogramu augļu ogu cukurs. Tad tas sīrups tiešām ārkārtīgi ilgi glabājas, bet arī vēl pat nosēdumi tīra cukura veidā parādās. Ja kaut kur kaut kas sāk sacukuroties, tad noteikti tas nav tāds pilnvērtīgs produkts, tāds ļoti strīdīgs, vai ne? Marinējumi, gurķi, kāposti. Protams, ka arī kļūst tādi, teiksim, pats gurķis kļūst mīksts bieži vien, ja, ilgāk glabājot. Es vēl gribēju noprecizēt, Anita, par botulismu infekciju. Kā mēs no tā varam izvairīties? Visam ir jābūt ārkārtīgi tīram. Ja? Un tur ir tā bīstamība, ka visbiežāk kaut kādas nebūšanas sanāk ar sēnēm. Sēņu kvalitāte kā tāda uzreiz iztīrītas un apstrādātas, nevis ielika leduskapī, man nebija laika, un tad tur 3. dienā, piemēram. Es tā ceru, ka uzreiz, kā to dara, pazīstamas vai ne. Un galvenais, ka tas ir no augsnēm, ja? No augsnēm un bez gaisa. Tad ar tām sēnēm, tad man, piemēram, labāk patīk fermentētas sēnes, tā kā Lolita stāstīja par gurķīšu skābēšanu. Mana iemīļotā recepte ir rudens sēnes, kārtīgi nomazgātas un novārītas un apvārītas vēl mazgā kārtīgi tekošā ūdenī, lai pilnīgi no visām tām lapiņām izmazgātu jebkuru smilšu graudiņu. Un tad skābē ar garšvielām un neliek viss hermētiski noslēgtos traukos, bet zem neliela sloga. Un šajā gadījumā gan, ja parādās uz tādiem sēņu fermentētiem produktiem nedaudz baltais, kā balta plēvīte, no tā gan nevajadzētu baidīties, jo uz tā gaisa klātbūtne patiešām ir tikai pelējumu sēņu kolonija, kuru iesaka vienkārši kārtīgi regulāri ik pēc pāris nedēļām pakontrolēt un nomazgāt, noskalot un atlikt šo te fermentēto produktu, ja ir jāglabā vēl kādu laiku ilgāk, vieglā salsūdenī vārītā. Ja? Tā kā tādā, kad ja runā par sēnēm, piemēram, tad skābēšana un nevis hermētiski aiztaisīti trauki, bet tādi, kas ir viegli noslogots un regulāra kontrole. Fermentēsim sēnes. Un noslēdzošais jautājums par rūpnieciski gatavotiem konserviem. Tā kā konservēšana vispār ir tāds laikietilpīgs process, tad ne visi to grib un var darīt. Kā ir, teiksim, ar veikalā pirktām konservētām pupiņām, zirnīšiem, marinētiem gurķīšiem, vai rūpnieciski gatavotie konservi ir kaitīgāki veselībai? Es primāri ieteiktu mājās pašiem gatavot. Un vispār dietologi saka, pērkat produktus, kuriem nav marķējumu. Un man liekas, ka kāpēc pirkt pupiņas buņģiņā, ja mēs tās pupiņas paši varam iemērcēt un pagatavot. Bet ilgi, tas ir ilgāk. Vakarā uzlej pupiņām ūdeni, rīt izvāri. Un tas ir vismaz 5 reizes lētāk, un otrkārt tu zini, ka tur viss ir tas, ko tu tikai ūdenes ielēs, bet varbūt Anitai ir cits viedoklis. Paskatoties un salīdzinot receptūras rūpnieciskās, varētu taisīt pat tādu analītisku pētījumu, un man ir neliela aizdoma, ka, lai produkts glabātos tam tehnoloģiski atļauto laiku, piedevas, kas konservē, tiek pievienotas tuvu maksimālai robežai. Es domāju, ka drīzāk, teiksim, kaut kādi konservējumi, kā gurķi, kā varbūt kaut kādi marinēti tomāti, tomēr saturēs tādu kārtīgu devu, sāls un cukura, un arī etiķa kārtīgu devu. Bet iepakojums... Es gribētu papildināt, bieži vien saka, man nav laika, un tad es saku, tad, kad jūs būsiet slimi, tad jums būs ļoti daudz laika, bet tad jūs nezināt, kā to pavadīt. Tā kā, es gribētu aicināt visus mūsu klausītājus, bišķiņ vairāk varbūt padarīt pašiem saviem spēkiem un iefermentēt kāpostus un gurķus, ja vien ir tāda iespēja.
bet kopumā pēc iespējas vairāk produktu ēdienkartē, uz kuriem nav marķējumi, respektīvi nevis desa, bet gaļa, nevis zivs pirkstiņi, bet zivis, respektīvi, vairāk pašiem padarboties virtuvē, to, ka es gribētu ieteikt tā kā nopeikumā. Muskuļu spēks, ko mēs izmantojam, nāk tikai par labu mums. Un ar gadiem muskuļu apjoms samazinās un domājam par to, kā vairāk staigāt, kā nebraukt ar liftu, iet pa kāpnēm un vairāk pašiem kustēties. Turklāt esmu lasījusi, ja aizsākām sarunu par rūpnieciski pagatavotiem konserviem, esot kaitīgas vielas konservu buņģās, es esmu sapratusi, ka pārklājums, kas ir konservu buņģām, ir kaitīgs cilvēku veselībai. Lolita, vai tā ir taisnība? Vislabākais iepakojums, protams, ir stikls, kur nav nekāda kārtiņa pa vidu, kur vienkārši ir stikla burka. Un, ja es varētu aicināt, tad, ja mēs pērkam kaut ko, tad pērkam stikla iepakojumā. Un arī tas, kas attiecās, ja mums mājās mēs atnesam no veikala, varbūt, auzu pārslas plasmasas paciņā, tad es iesaku pārlikt uzreiz stikla burkā. Nav jau tā, kad arī Latvijā nenotiek nekāda kontrole un kad ražotāji var iepakot produktus kā vien grib. Ir šie te pārtikas kvalitātes rādījumi, bet vismaz man kā dietologam, kā ārstam ir pirmais ieteikums stikla tāra. Protams, ka es varētu piebilst, acīm redzot, ka bija tas uztraukums pa metāla buņģām, un tad es gribētu mazliet atgriezties pie tā glabāšanas ilguma. Ekonomiskie nosacījumi liek ražot trauku no materiāla, kurš ir ekonomiski izdevīgs, lai to nopirktu. Vislabāk būtu metāla trauku ražot no zelta vai platīna, jo tad glabājot tādā nekas nekur ķīmiski nereaģē, vai ne? Bet tā ir fantastika, protams, ka smieklus izraisa. Loģiski tiek ražoti trauki no kādiem metālu sakausējumiem, kuri laika gaitā korodē ar skābēm vai ar kādām citām vielām reaģē, kas ir pārtikas produktā. Un parasti tās ir tās vielas, kas ir kaut kādas skābes gan gaļā, gan zivīs, gan dārzeņos, vai ne? Un konservanti kā skābe vai ar sāļiem reaģē arī, protams, un tāpēc tām metāla iepakojuma tām skārda dažādām buņģām ir iekšējie pārklājumi, ar ko ir eksperimentēts laika gaitā. Tur kaut kāda cinkošana, piemēram, vai plastikāta pārklājums kaut kur vietām. Atceramies pa metāla vāciņiem, ka tiem ir tāda kā plastmasīga kārtiņa iekšpusē gan krāsojumi. Tā visa ir kaut kāda virsma, kas ar laiku tomēr tiek degradēta. Un tas nozīmē, ka gan no tām plastmasīgajām, pārklājumu tādām baltajām kārtiņām, kas ir parasti baltā krāsā, gan no kaut kādiem krāsojumiem, gan no tiem cinkojumiem vai kādiem citiem pārklājumiem, ķīmiskie elementi, reaģējot var daudzveidīgās kombinācijās nonākt pārtikā, un tāpēc arī ir glabāšanas laiki un termiņi un ieteicamie un ilgākie, vai ne? Un no tā arī mēs skatāmies, jo ilgāk glabā, jo būtībā tā buņģa arī būs dārgāka. Noslēgumā Lolitai jau bija jauks novēlējums. Anita, varbūt kaut ko vēl pateiksi, varbūt arī kādu īsu recepti vieglu? Pārskatot receptes, tas, kas man būtībā izraisīja interesi un ko mēs tikko runājām, gurķīši, fermentēšana, es pieminēju, ka patās ir ķirbji. Man atradās viena recepte, kad izdobi ķirbi, tā kā uz Helovīnu apmēram, bet tikai netaisa to ģīmi, vienkārši kā vāciņu noņem un to mīkstumu izņem un sēklas, un tādā izgrebtā ķirbī liek fermentēties mazus gurķīšus. Noslogo un pēc kāda laika ir gatavs. Es teiktu tā, vajadzētu izmēģināt. Un tad to ķirbi arī var ēst pēc tam? To es īsti nezinu, tāpēc, ka es tikai teorētiski izlasīju, atradu tādā vecākā pavāra grāmatā, izmēģinājusi gan vēl neesmu. Un, ja ķirbi nepatīk fermentētu, tad taisam viltoto ananāsu ar kādām skābām plūmēm vai cidonijām, kas Latvijā uzaug, vai ne, un nedaudz cukura. Tātad 0,5 kilogramu dārziņu dienā, nebaidamies eksperimentēt, vismaz var vairāk, ja? Galvenais svaigus izrādās.
visādā veidā svaigus, grilētus, krāsnī ceptus, bet katru dienu vismaz pusi. Tad, kad apnīk svaigi, tad varam pamēģināt fermentētus un nebaidamies paši eksperimentēt droši vien, jo izmantosim mūsu ekspertu receptes un lai mums garšīgs rudens. Un stipra veselība. Paldies, ka klausījāties! Paldies ekspertēm par fantastiski interesanto sarunu un tiekamies citos raidījumos.